Šobrīd atrodamies Ikšķilē, Dainu ielā 4, pie esošās katlu mājas, kurā ir veikta nozīmīga pārbūve, pārējot uz atjaunīgajiem energoresursiem. Pirmkārt, mēs zinām, kur mēs ģeogrāfiski atrodamies un kādi mums ir kaimiņi. Un tādā brīdī, kad sākās šī situācija ar karu Ukrainā, gāzes cenas bija pietiekoši augstas, ka daudz cilvēku nevarēja to atļauties. Mums divas pilsētas novadā, Ikšķila un Lielvārda, atkarīgi bija no gāzes, no kurināmā veida, ko paši neražojam. Ir būtiski, ka šādās situācijās ir augstais karš un blakus Ukrainā notiek pavisam cits kara veids. Ir būtiski, ka mēs esam patstāvīgi, ka šis kurināmais veids mums ļauj būt patstāvīgiem un nebūt atkarīgiem no Krievijas. Un šeit gribētu pateikt lielu paldies Ikšķilas priekšgājējiem par to, ka viņi jau bija rūpējušies pirms tam, un zem ielām ir šīs komunikācijas. Komunikācijas, kas mums atļauj veidot katlu māju un nogādāt siltumu iedzīvotājiem. Lielvārdē šī situācija ir daudz bēdīgāka. Pirms tam viņi nebija padomājuši par to, viņi asfaltēja ielas, bet apakšā nelika komunikācijas, un tāpēc tur bija jāceļ vairāk šādas katlu mājas, kas, protams, sadārdzināja to procesu un arī gala produktu sadārdzināja. Ir ļoti svarīgi domāt vairākus soļus uz priekšu un arī realizēt šīs idejas. Mums šeit viss bija gatavs un šeit bija kārtībā. Tādā veidā to, ko izdarīja Indula Trapiņa komanda pirms tam, sagatavotas bija ielas, bija sagatavotas komunikācijas, mums atlika tikai uzbūvēt katlu māju un pieslēgties un būt patstāvīgiem.